kā mēs varam noturēties uz vibrāciju viļņu tur, kur mēs esam. Pirmais, ko mēs varam darīt, ir pēc iespējas samazināt visāda veida informācijas uzņemšanu no ziņu kanāliem, lasot, skatoties, klausoties ziņas, piemēram. Mēs varam sevi kaut kādā veidā izolēt no tāda veida cilvēkiem, ja, kuri nav mūsu vibrāciju līmenī, ja, kuri ir zemākās vibrācijās. Respektīvi, ja, tādiem cilvēkiem, kuros vēl šis garīgums nav pamodies, prāta saikne ar dvēseli, ja, kuri vēl dzīvo balstoties uz savu prātu un savām vērtībām. Ja nav iespējams pilnībā izolēties, ja, tad minimalizēt arī kontaktu ar šiem cilvēkiem. Tā kā savā ziņā atslēgties no pasaulīgām rūpēm, ja, no pasaulīgajām problēmām, vairāk fokusēties uz savu iekšējo stāvokli, uz sevi, uz savām emocijām, savām domām, sekot līdzi, ja, kā jūtam, ka tās noslīd, tā atkal veikt vai kāds praksīts, izlīdzināt savas enerģijas, savas vibrācijas, atkal pacelt atpakaļ augšā. Jo tas ir ļoti svarīgi noturēt savas vibrācijas, ja, tādā augstā līmenī, kādas viņas mums ir. Katram viņas ir savādākā līmenī. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, ja, uz ko mēs fokusējamies. Ja mēs fokusējamies uz, teiksim, kaut kādiem citiem cilvēkiem, uz problēmām, kaut kādām, ja, dzīves problēmām, ikdiena, uz ziņām, teiksim, ja, kas notiek pasaulē, uz notikumiem, kas pasaulē notiek. Uz ko mēs fokusējamies, tur arī aizplūst mūsu enerģija. Tātad arī šos fokusus, ja, drusku pasakot sev līdzi, uz ko mēs esam fokusējušies un izšķirot, ja, kur ir vajadzīgi, kur ir nevajadzīgi, vairāk fokusēties tomēr uz sevi, jā, uz tādiem cilvēkiem, kur ir līdzīgās vibrācijās, līdzīgās enerģijās, ar kuriem mēs ļoti labi saprotamies, jā. Ir sajūta, ka mēs saprotamies no pusvārda, tādu veidu cilvēkus paturēt savā apkārtnē, jā. Tad, kad mēs kontaktējamies ar zemāku vibrāciju cilvēkiem, mēs arī uzņemam, mēs viņiem atdodam savu enerģiju, kontaktējoties, un mēs arī uzņemam viņa enerģiju. Tātad mūsos ieplūst zemākas enerģijas. Tā mēs pazeminām savas enerģijas, savas vibrācijas. Mums regulāri ir jāveic pašiem kādu savu apkopi, ja, enerģētiska apkopa, varētu teikt, ja, ka mēs jūtam, ka mums šīs enerģijas ir pazeminājušās, tās ir kļuvušas negatīvākas emocijas, negatīvākas domas, ja, tās atkal izlīdzināt, ja, lai viņas attiet atpakaļ tur, kur bija. Tad un arī mēs varam palīdzēt šāda veida cilvēkiem arī viņiem celt savus vibrācijas. Varbūt esat pamanījuši apkārtējos cilvēkos, kad ir tādi, varētu teikt, enerģētiskāki cilvēki, jā, kuri burtībā pievelk citus cilvēkus. Jā, viņiem ir ļoti spēcīga enerģētika, spēcīga enerģija viņos, un cilvēki līp pie viņiem kā pie magnēta, jā. Un arī līdzīgs pievelk līdzīgi, ja, mēs labāk saprotamies, mums vieglāks kontakts rodas ar tādiem cilvēkiem, ja, kur ir līdzīgos enerģiju līmeņos ar mums. Mums grūtāk saprasties ir ar tādu veidu cilvēkiem, ja, kuru līmeņi atšķirās, kuru līmeņi ir daudz zemāk par mūsējiem, tāpēc mums rodās šis diskomforts. Mēs ar šiem cilvēkiem nesaprotamies, mazāk saprotamies, jārodas kaut kādas nesaprašanās, konflikti.
no šiem cilvēkiem rodas arī kaut kādas asas reakcijas, jā, par kaut ko, ko mēs sakam, ko mēs darām. Tas viss ir dēļ tā, jā, ka vibrācijas ziņā mēs ļoti atšķiramies arī no citiem cilvēkiem. Katram tās ir savā līmenī, jā, savādāks un labāk saprotamies ar mums līdzīgajiem, jā, un grūtāk saprasties ar tiem, kuri ir daudz zemāk par mums. Un tāpēc arī rodās visas šīs dīvainības mums apkārt, jā, izmaiņas mūsos pašos, izmaiņas citos cilvēkos, izmaiņas attiecībās saskarē ar citiem cilvēkiem. Tur arī viss tas ir mīļie. Tā kā tā, mēģināsim noturēt sevi uz viļņa un mēģināsim arī tos, kuri ir zemāk par mums, pievilkt mums klāt, lai arī viņi var būt uz mūsu vibrāciju viļņa, ja? Jo mēs augstāk celsimies, jo mēs augstāk varam pacelt arī citas cilvēkus sev apkārt. Un tādā veidā mēs gan paši sev palīdzēsim pāriet no 3. dimensijas uz 4. un 5. Veikt šo pāreju. Planēta jau ir veikusi, jā, atliek vēl cilvēkiem pielāgoties. Un tā mēs varam gan sev, gan arī sev mīļos līdz cilvēkus. Viņiem palīdzēt arī celt arī viņu vibrācijas enerģijas, ja, un arī tādā ziņā mēs arī uzlabojam, ja, saprašanos atkal atgūstam un varam palīdzēt sev un varam palīdzēt arī citiem.